No 2022. gada februāra, kad Krievija sāka iebrukumu Ukrainā, Latvija atrodas hibrīdkara apstākļos. Ja Krievijas agresijas sākumā latvieši konsolidējās, bet ruskī mir apoliģēti pieklusa, tad tagad, kad Krievijas Ukrainas frontē ir iestājusies pata situācija, kad Donalds Trumps ļoti komplementāri izsakās par Vladimiru Putinu, Kremļa ietekmes aģenti Latvijā ir atkal lepni pacēluši galvu. Situācija ir sarežģīta, jo latviešu sabiedrība ir neapmierināta un vīlusies gan valdībā, gan politiķos. Šo sabiedrības noskaņojumu arī cenšas izmantot Maskava, lai īstenot Latvijas pārņemšanu savā ietekmes zonā, maigajā variantā. Krievijas spēcdienesti savas ietekmes izplatīšanai nevar Latvijā balstīties tikai uz oligarhiem, tāpēc tie ļoti plaši strādā ar visu partiju politiķiem, augstāko ierēdniecību un citām ietekmīgām amatpersonām. Latvijā ir divas prokremliskas partijas. Latvija pirmajā vietā – Ainārs Šlesers, kur ir pazuduši 10 miljardi. Un progresīvie, Nevar izskaitīt politiķiem, kas ir negodīgi un domā tikai par savām interesēm. kuras formāli skaitās latviskas. Pretstatā 3S – stabilitāte, suverēnā vara, saskaņa, kuras ir mērķētas uz nelatviešu elektorātu. Ja Šlesera vadītais politiskais spēks joprojām sēž opozīcijā, gan Saeimā, gan Rīgas domē, tad progresīvie savas balsis par Edgara Rinkēviča ievēlēšanu prezidenta amatā iemainīja pret dalību valdībā un paņēma Kremlim vitāli svarīgas pozīcijas – aizsardzības ministriju, armija un kultūras ministrija, kuras pārziņā ir sabiedriskie mēdīji. Progresīvo kultūras ministrs Agnese Logina, Agnese Lāce nekad nav slēpušas, ka politiskā spēka galvenais uzdevums ir Krievu redakciju nostiprināšana, tā izskaitā kvantitatīvi, tiesiski un finansiāli Latvijas sabiedriskajos mēdījos. Vai būs saturs krievisks sabiedriskajos medijos arī pēc 2026. gada? Krievu valoda ir viena no mazākumtautību valodām, līdz ar to mēs patiesībā mums ir jānodrošina arī saturs Krievu valodā. Kāpēc Krievijai ir tik svarīgi nodibināt kontroli pār Latvijas sabiedriskajiem mēdījiem? Hibrīdkara viens no svarīgākajiem elementiem ir informatīvais karš, kas papildina militāro, ekonomisko un diplomātisko spiedienu. Tiek radīta pelēkā zona, kur cīņa notiek ne tikai kaujas laukā, bet arī cilvēku prātos un sabiedriskajā telpā. Mērķis ir manipulēt ar sabiedrības uztveri, radīt neskaidrību, sašķelt cilvēkus un mazināt gribu cīnīties. Kā metodes tiek izmantotas dezinformācija un viltus ziņas, propaganda un selektīva informācijas izplatīšana. Informācijas karā viens no efektīvākajiem paņēmieniem ir pretinieka valsts mēdīju izmantošana kā platforma ietekmes izplatīšanai, sabiedrības destabilizēšanai vai uzticības graušanai valsts institūcijām. Šie paņēmieni tiek lietoti gan klasiskajos mēdījos, TV, radio, laikraksti, gan digitālajās platformās, portāli, sociālie tīkli. Informācijas kara paņēmieni izmantojot pretinieka masu mēdījus. Nošķirami 4 veidi – dezinformācijas ievadīšana caur uzticamiem avotiem, redakcionālā ietekmēšana vai uzpirkšana, viltus sabiedriskās domas radīšana, mēdīju platformas tehniska vai juridiska izmantošana. 2022. gadā Krievijas Ukrainas kara pirmajā gadā tika konstatēti gadījumi, kad LTV ziņu raidījumos tika izmantoti Krievijas propagandas kanāli, piemēram, Rosija ģin, publicētie dokumenti, piemēram, militārās darbības kartes, vizuālais materiāls vai kara darbības analīzes sižetos par Ukrainu, nenorādot avotu. Tas izraisīja sabiedrības sašutumu. Bieži šie materiāli tika atzīti par nepārbaudītiem un vienpusējiem, sasaistot tos ar propagandas saturu. Gan Latvijas televīzijas, gan Latvijas radio ziņu raidījumiem ir regulāri izteikti pārmetumi par Krievijas propagandas materiālu izmantošanu savos sižetos. Piemēram, odiozais Krievijas propagandists politologs Sergejs Markovs, Are you a Putin supporter? Yes, I am Putin's supporter. kurš ir bijis Latvijas raidījumos un tur dēvēts par ekspertu. Viņa uzskati un komentāri izraisīja plašu kritiku sabiedrībā un mēdījos. Ko saka eksperts? Rostovā esmu bijis daudz reižu. To apdzīvo miljonus iedzīvotāju, un Wagner grupējums ir vispieredzējušākā armija pasaulē tieši pilsētu cīņās. Latvijas sabiedrisko mēdīju raidījumos tiek pieaicināts ļoti ierobežots ekspertu loks. Kā galveno var nosaukt Ivetu Kažoku, kas sniedz savu ekspertu viedokli par visām nozarēm, lietām un tēmām. Tas rada pamatotu auditorijas neusticību gan mēdījiem, gan pašai ekspertei. Tā tāda boļševiku komisāru prakse. Kurš zina visu?
nezina neko. Tāpat var pieminēt Latvijas ārpolitikas institūta pētnieci Sintiju Broku, kura aicināja atjaunot Palestīnas valsti, kura vēsturiski nekad nav pastāvējusi. Protams, šis konflikts ir sācis attīstīties līdz ar Izraēlas valsts dibināšanos, kur, protams, kādreizējās Palestīnas valsts teritorijās tas notika. Protams, savu lomu spēlēja arī Lielbritānijas mandāts un Francijas mandāts šajās teritorijās. Tā nebija vienīgā reize, kad viņa par tuvu austrumu ģeopolitiku stāsta dīvainas lietas, kas neatbilst realitātei un klāji izplata pro-Hamas propagandu. Gadiem ilgi, gadu desmitiem neesam redzējuši, neesam nosodījuši, neesam saukuši pie atbildības Izraēlu par tās veiktajiem dažāda veida noziegumiem Palestīnā, kas saistās ar okupāciju, kas saistās ar setleru kustībām, kas saistās ar humanitāro tiesību pārkāpumu. Vēl viena sabiedrisko mēdīju speciāliste ir provokācija un skandāla fabricēšana, dodot Krievijas propagandai iemeslu apsūdzēt Latviju visos iespējamos grēkos un noziegumos. Krāšņs piemērs bija raidījuma Kultūršoks sižets par Ogres muzejā uzstādīto Ukrainā krituša Krievu okupanta formu, kad LTV apsūdzēja Latviju Ženēvas konvencijas pārkāpšanā, respektīvi kara noziegumos. Krievijas valsts institūcijas, masu mēdīji, diplomāti un politiķi reaģēja uz to ļoti ātri un ļoti skaļi, izmantojot ierasto rusofobijas un antikrievijas un Latvijas nacisma naratīvu. Tā, piemēram, uzaicinātais eksperts, LU komunikācijas zinātņu doktors Mārtiņš Kaprāns izteica viedokli raidījuma 8. minūtē, ka ja par izstādīto formastērpu uzzināšot Latvijas krievalodīgie, tad viņu reakcija iespējams nebūšot tikai verbāli. Kur pretī es varu pilnīgi dzīvi iztēloties, kā reaģēs viena liela Latvijas krievalodīgā daļa, kad uzzinās, ka šāds eksponāts ir nokļuvis muzejā. Katrā ziņā tas tur būs, protams, pilnīgi cita reakcija, un tur būs arī, attiecīgi, varbūt, reakcija, kura varbūt nebūs tikai verbāli iespējama. Respektīvi, eksperts uzskatīja, ka reāli ir iespējami grautiņi. Varbūt Mārtiņam Kaprānam pārkvalificēties uz fantastikas romānu rakstīšanu par marsiešu iebrukumu. Latvijas sabiedriskā mēdija LSM Krievu redakcija ir daļa no Latvijas sabiedriskā mēdija portāla LSM.LV, kas formāli nodrošina sabiedrisko mēdiju kvalitāti, uzticamu un sabalansētu ziņu saturu krievu valodā ar mērķi informēt Latvijā dzīvojošos krievalodīgos iedzīvotājus par aktuāliem notikumiem valstī un pasaulē. Bet tas ir tikai formāls piesaks. Īstenībā tas ir mēģinājums nodrošināt krievu valodai reāls otrās valsts valodas statusu. Starp sabiedriskiem mēdījiem un sabiedrību ir izveidojusies smaga attiecību krīze, nav savstarpējās uzticēšanās. Citējot anonīmu interneta atziņu, uzticēšanās sabiedriskajiem mēdījiem izzūd, kad tie aizmirst, ka kalpo sabiedrībai, ne varai. Īpaši, ja tā pat nav savējā, bet sveša vara.